Labrīt. Labdien. Esam Brāslā. Kontrola punkts numur 4. 64. kilometrs. Gladiatoru pastaiga ilgst jau gandrīz 5 stundas, jeb 4 stundas 45 minūtes. Pēc Kristapa Broka izstāšanās līderu pozīciju šobrīd visticamāk ieņem Didzis, kurš pēc minūtes ieskrien šajā kontrolpunktā. Bet es zinu, ka viņam uz papēžiem min gan Pēteris, gan Actiņš. Nu re, parādījās Didzis. Ar ovācijām sagaida šī brīža līderi. Apsēsties segu. Rīta baigās malā. Silta, ne? Tā, tavam daivās apelsīnus. Matīs rokas kabatās no Johana Štrausa. Lai dienas tev. Jā, tev aiz muguras tur pie stūra. Viņš norablēs. Viņš jau tagad nerādīs. Viņš lādēsies, ja? Uz kuras rokas liek? Jā, tālu. Liec kabatā, neliec prom. Es garais pārspējies. Nē, šitas bija garais. Šī bija garais. Jā, tagad. Tā. Un šito vienkārši rokā nes. 37%. Būs ok. Kāds tev teiks? Un to tagad ir grūti paspīdās. Nu, sacensību direktori. Pāris vārdus par izveidojušo situāciju. Līderi dzer Coca-Colu. Tad viss notiek. Tur ir kofeīns. Kofeīns ir ultra dzēriens. Kas ar to lādējumu? Šaubu nav. Tad viss notiek. Ko tu saki par iepriekšējā līdera izstāšanos? Absolūti negaidīt. Tas ir negaidīt, bet viņš to izdarīs nākamgad. Šokējoši. Šokējoši. Nākošu gadu viņš saņemsies un noskries 7,5 stundās. Nu jā, nav variantu. Nav variantu. Ja nē, es dabūšu, nezinu, maksāt pa dēvam. Lai nosoļo. Nu jā. Nē, Agnes ir gatava soļot. Bet, nu, viņi saka, vēl pāris Bet gadu jānobriest, Jā. Nē, nu, viņai vēl ir Tokija priekšā, tā kā, bet tā viņi gatava. Jokot nevar. Jokot. Nu skaidrs, labi. Gaidām trīnieku. Otrs uz Pēters, tur ir kas? Trešais būs Actiņš visticamāk. Viņš jā. Un tā jau skatīsies, kā tas viss attīstās. Un uz papēžiem viņiem neviens nemin. It kā. Nu, vēl var Dima saņemt. Nu, Dima bija vienu posmu ļoti ātrs. Jā. Kāds viņš ieskries 4. kāpē, to mēs redzēsim. Pastīsimies. Come on, nopietni. Nē, man jau te sacensību direktors draudēja, ka tu kādreiz tomēr šito te murgu soļos arī. Tas būs tad, ka man būs tā sakrājies, ka vienkārši nebūs vairs kur likt citur. Es vienkārši izsoļošu visu šo maršrutu. Nu, varbūt. Nu, mēs varētu likt, nezinu, totalizatoru kaut ko, ka tu pēc Tokijas to varētu izdarīt. Nē, pēc 10 gadiem. Pirms nē, bet cik ilgi Protams. pēc jautājums? Mēs cerēsim, ka ne pārāk ilgi.
Nu, citādi sacensību direktors teica, viņš sauks par ģēvu soļot vienkārši. Nu, tas bija joks. Tas cita kategorija. Cita grupa. Vispirms kārtīgi jānoskatās, kā ir. Un kā tad ir? Izskatās garšīgi. Garšīgi, gan. Es jau tagad arī dīdos, domāju, ne, pēc kādas paudzītes varētu arī šito te pasākumu Bet vēlreiz. soļojot nevar tik daudz ieēst, kā skrienot. Jo? Kaut kā vairāk kustās, jā, vairāk traucē. Kustās, man skrienot vienalga var Bet es ēst. laikam individuāli. Bet soļojot kaut kā liekas, ka negribētos ēst. Skaidrs. Es skatos laivu no Amerikas video. Un brālis laivā kaut ko raksta. Es nevaru tikai saprast, pagaidām, ko viņš tik pielis. Kaut kāds skolas maķis.